pēc jūsu ticības. Vienkārši tēma, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Tēma ir vienkārši, tēma ir dzirdēt, tēma ir patiešām pārkramot, atgramot, bet es ceru, tu vajadzību to atkal jums, atgādināt. Tāpēc, ka mums ir ikdienas visādi notikumi, kas man liecina, ka cilvēkiem nav tik un tā izpratnes par to, kāda nozīme mūsu dzīvē ticībai. Un es gribu izlasīt vispirms no Ebrejiem 11. nodaļas 6. pantu, kas ir klasiskais pants, bez kā jau mēs pat īstenībā dzīvot nevaram. Un šis pants ir šāds, 11. nodaļas 6. pants ir šāds. Aleluja. Tātad. Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Amen. Tātad tas ir kaut kas, kas atklāja Dievu būtību. Bez ticības Dievam nevar patikt, tas ir pilnīgi skaidrs. Ticība savukārt ir šis tavs iekšējais krājums, ja tā varētu teikt. Tas ir kaut kas, kas ir izveidojies tevi, tas ir iekšējā pārliecība kādās lietās, ar kurām tu vēsies pie Dieva. Bet pirmkārt, tātad bez ticības tu nevari Dievam patikt, tu nevari tuvoties Dievam uz kaut kāda svētuma pamata. Tu nevari tuvoties Dievam tāpēc, ka tu būtu nopelnījis to, tāpēc, ka tev būtu īpaša žēlastība. Tu tuvojies Dievam vienkārši ticībā. Un tas ir tas moments, draugi, ko Bībele runā par daudz nepilnīgiem cilvēkiem, kuriem nebija nekā īpaši pat salīdzinot ar mums. Viņi varbūt pat bija kaut kādās jomās daudz nabadzīgāk un pat daudz grēcīgāk nekā mēs. Bet viena lieta viņus visus izdalīja pārējo vidu, un tas bija tas, ka viņiem bija ticība. Īstenībā viņiem bija diezgan izmisīga un diezgan tāda radikāla ticība un diezgan izaicinoša ticība, ar kādu viņi vērsās pie Dieva. Kādreiz varbūt esat dzirdējuši par tādu cilvēku kā Jabets, viņu lūgšanu vecajā derībā. Tā bija izaicinoša lūgšana, tā bija lūgšana. Dievs svētī mani, Dievs atsnoved man no maniem ienaidniekiem, pacel mani pār maniem ienaidniekiem, dari mani par galvu un tā tālāk. Draugi, tas, kas Dieva uzmanību pievērš tev, ir ticība. Pasaka savam kaimiņam, nekas cits kā tikai ticība. Nekas cits kā tikai ticība. Aleluja. Amen. Tad, ja mums šķiet, ka visas lietas, ko mēs darām, ir kaut kāds priekšnosacījums, lai Dievs mūs uzklausītu. Draugi, ja mēs, piemēram, tiecamies pēc svētuma, ja mēs tiecamies pēc svētuma, ja tu staigā kaut kādā grēkā, tu vienkārši neesi spējīgs ticēt. Piemēram, Dievs Bībelē saka, ka mums jāstaigā mīlestībā. Ja mēs nestaigājam mīlestībā, Bībelē rakstīts, ka ticība darbojas mīlestībā. Tātad visi tie ir tikai atribūti, tas ir tikai ceļš uz to, lai mēs pilnvērtīgi staigātu mīlestībā. Vai varat pateikt, amen kāds? Amen. Aleluja. Tas nozīmē, ka viss, kas Bībelē rakstīts, ir rakstīts, lai tevi pamācītu, lai tevi sagatavot, lai tu varētu iegūt šo nepieciešamo ticību, lai tu tuvotos Dievam, un viņš tev varētu atbildēt tā, ka zini turpmāk, ka nekas cits Dievu neuzrunā, nekas cits viņam neliek darboties, kā vienkārši tava ticība. Jūs esat šeit? Ok. Daži aiziet, daži atnāk, daži iegriežās, daži aizgriežās. Ok. Tātad nekas cits, nekādi tavi argumenti. Tu vari nākt pie Dieva un teikt, es esmu bijis labs visu pagājušo nedēļu, es katru rītu skatījos, tur ticīgi uzos balsi. Ne tas, draugi, ne tas. Tu vari nākt pie Dieva un teikt, tu reizi manas asaras, es esmu noraudājis, man iet tik grūti, kāpēc tu nereaģē? Cilvēki dažreiz raud, un viņi saka, apmēram tā, ar savām asarām, izsaka tā kā pārmetumu, kāpēc vēl nekas nav noticis manā dzīvē. Draugi, tie ir veltīgi, manipulatīvi līdzekļi, uz kuriem Dievs neuzķers. Jūs teiksiet, tas Dievs ir tāds neemocionāls, vai tad viņš neredz manu vajadzību? Bībele atklāja, draugi, ka vienīgais, kas Dievam liek ar tevi sadarboties un nolaisties līdz tavai problēmai, ir tava ticība. Un te ir rakstīts, ka tev nākas ticēt, ka viņš ir, ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tad tev iepriekš jau jātic, ka viņš atbildēs uz tavu vajadzību. Draugi, mēs varam sev aiztaupīt gan asaras, gan arī gan nopūtas, gan kaut kādu apvainošanos uz Dievu. Ar to, ka mēs vienkārši saprotam, ka Dievu nekas cits nekustiniet, tā varētu teikt, kā vienkārši mūsu ticība. Un Bībelē rakstīts, ka ja tā rakstīts, ka viņš reaģēs tavu ticību, tad ziniet, ka tas nebūs tā automātiski. Tas nebūs tā, ka tu vienkārši ar tādu klusu pārmetumu tagad dzīvosi mājās un apmēram
Nu, kāpēc viss nenotiek vēl? Vai tad viņš neredz manu vajadzību? Redziet, tās visas ir tās dvēseliskās metodas, ar kurām mēs tā kā cenšamies šantažēt Dievu. Ja? Dažreiz mēs arī gājam, piemēram, un atceros, ka apostols mums jāatceras par šo runā, ka daudziem cilvēkiem gavēns ir arī kā tāds manipulatīvs līdzeklis, ja? Tas tā kā ietekmē Dievu, sabiedrēt Dievu, iespaidot Dievu. Var sakot, es tagad 3 dienas gavēju, nu dod man to, kas man ir vajadzīgs. Nu, nekas nenotiek 3. dienā. Viņš saka, nu labi, es vēl 2 dienas gavēšu. Nu, Dievs, tad tu parakstīsies, tad tu man to dot, vai ne? Un kā saka apostols, viņš saka, tas tā kā, kad cilvēks paņem un lauž Dievam rokais muguras, nu taču dod man to, ko es tev prasu. Draugi, gavēns ir priekš mums pašiem. Gavēns liek mums dzirdēt Dievu, gavēns liek mums sagatavoties ticēt un dara sirdi tīrāk un skaidrāk, un mēs vienkārši esam spējīgāk staigāt garāk. Gavēns nav kaut kas, ar kur tu vari ietekmēt Dievu, tagad pielaust Dievu, darīt kaut ko tavā dzīvē, kas tavā dzīvē nav noticis. Gavēns ir priekš tevis, lai tu nostiprinātos garīgi, un ja tu nostiprinies garīgi, tavā sirdī varbūt vairāk ticības, tas arī viss. Bet tas nekādīgi nav līdzeklis, ar ko piespiest Dievu, piemēram, kaut ko darīt tavā dzīvē. Tas ir pilnīgi skaidrs, draugi, tāpēc ticība. Ieskaties savam kaimiņam acīs un saki, es redzu tavās acīs ticību. Aleluja. Amen. 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 Aleluja. Ticība. Amen. Izlasīsim no Mateja 9. nodaļas. Mateja 9. nodaļa izlasīsim par piemēru. Aleluja. Mateja 9. nodaļa no 27. panta. Aleluja. Aleluja. Kera nomasa, kera nomasa, kera nomasa, kera nomasa, kera nomasa. Aleluja. Tātad, tūlīt atradīšu. Aleluja. Kera nomasa, kera nomasa. Aleluja, aleluja, aleluja. Slava Tev, kungs. Mateja 9. Aleluja. Ko lasam? Un kad Jēzus no turienes aizgāja, 2 akli sekoja viņam brēgdam un sacīdam. Ievērot brēgdam un sacīdam. Vai tas nav tas stāvoklis, kādā cilvēka atrodas bieži vien? Piemēram, mēs šodien mēs tiešām jūtam līdz līgai, ja? Un tas ir dabiski, ka mēs pārdzīvojam par saviem radiniekiem. Un cik labi, ka Līga varēja raudāt, bet ka beigās viņa varēja apliecināt ticības apliecinājumu. Jūs dzirdējat, ko viņa teica? Viņa teica, ir jau labā, māsa sāk staigāt, jau kaut kas notiek, ja? Un tas ir tas, kā mums vienmēr vajag beigt. Teiksim, Dievs nav pret emocijām. Es arī esmu bijis satrieks un esmu bijis ļoti sliktās sajūtās, ja? Bet to, ko Dievs no mums sagaida, ka mēs beigās vienmēr beigsim uz šīs uzvaras nots, ka mēs ticēsim, ka Dievs grib tās lietas mums dot. Un Līgai lūdzot par savu māsu, mums lūdzot par visu māsu, par Ines, laikam vārds bija, ja? Mums ir jātic, ka Dievs piecels, un mums ir jātic lūdzot par ikvienu cilvēku. Ja mēs lūdzam par cilvēku, kurš ir pakritis, mēs lūdzam ticot, ka mūsu lūgšana daudz ko spēj. Ja mēs lūdzam par cilvēkiem, vīriem, sievām, kas ir neticīgi dzer vai vēl kaut kādas sūdzības vāra, mēs ticam, ka mūsu lūgšana darbojas, mums būs pēc mūsu lūgšana. Bet ja mēs savādāk lūdzam, tad, draugi, tas ir pat tukšo. Un tur ir tas aplauziens cilvēkiem, ka cilvēki apvainojas uz Dievu. Viņi skaistās uz Dievu. Viņi saka, Dievs man neatbildē. Man bija 13 gadi, un es lūdzu sev mopēdu, Dievs man nedēļu, tagad es visu mūžu apvainojas uz Dievu. Nu, apvainot tādā līmenī dažreiz cilvēkiem ir izpratne par Dievu. Draugi, Dievs strādā pēc saviem principiem, pēc saviem likumiem. Un 2 akli cilvēki seko viņam brēgdami un sacīdami, Jēzu! Kaut kā tā apmēram, ja, tādās negamtās balsīs. Un sacīdami, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums! Nu, varbūt mazliet savādāk. Aleluja. Un viņam namā ieejot aklietam piegāja klāt. Ievērot, cik neatlaidīgi cilvēki. Tātad viņš īpaši nereaģēja uz ielas, un jums arī dažreiz liekas, ka Jēzus īpaši nereaģēja uz tām lūkšanām, ja? Bet aklie bija neatlaidīgi. Viņi sekoja viņam arī namā, kurā viņš iegāja. Un nav rakstīts, kas tas par namu, varbūt tā bija viņa māja, tad viņi vienkārši ielauzās pie viņa. Aklie piegāja viņam klāt,
Un Jēzus tiem saka, tad Jēzus uzreiz runā par tiešo. Redzēt, kā Dievs strādā. Dievs strādā šādā veidā. Jēzus tiem saka, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Vienkārši jautājumu. Draugi, un tur ir tā problēma, kur es esmu grēkojis tādā ziņā, ka es esmu izplatījis dvēselisku priekšstatu par to, ka mēs varam lūgt par jebkuru cilvēku, un gan jau Dievs kaut kādā mistiskā veidā atbildēs. Draugi, tās tā nenotiek. Mums ir vienkārši pirms lūgšanas. Mēs esam ļoti steidzīgi lūgu bieži vien. Ir dažādi varianti. Dažreiz ir jālūdz par cilvēku viņa mierinājumu dēļ. Dažreiz mēs lūdzam vairāk, lai viņš dzirdētu mūsu lūgšanu, bet praktisks nozīmes tam nebūs. Tāpēc, ka mēs vairāk lūdzam šī cilvēka lūguma dēļ. Bet tas, ko mums patiešām vajag koncentrēties, par ko mums vajag domāt, ir, lai šim cilvēkam būtu ticība. Un tas ir tas jautājums, kas varbūt tev tavā problēmā un tavā sāpēs varbūt liekas, oi, nu ko tu neredz, kā es jau esmu kādā stāvoklī, ko tu vēl savu ticību te pazēs visu. Šis ir princips, nevis nejauša epizoda no Bībeles, bet šis ir princips, tāpēc es arī nosaucu šos prediķi tādā veidā, kā es viņu nosaucu. Un Jēzus patiešām prasa, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Vienīgais, ko Dievs prasa no mums, vai mēs ticam, ka viņš spēj to darīt, vai mēs sagaidām rezultātu. Atceros, ka Kevins Heigits savās sapulcēs, kad viņš lūdz par slimajiem. Viņš nekad nelūdz par cilvēkiem, kas nebija gatavi, draugi. Un tur ir tā lielā problēma, kā es teicu, kur es arī esmu grēkojis, kad mēs vienkārši lūdzam tādā mīgliņā, tādā vispārīgā tādā mīlestībā, esot jālūdz par visiem, vai viņiem ir ticība vai nav ticība, draugi, bet rezultāti jau to liecina. Ja nav dziedināšana, ja nav brīnumi, tad vienkārši jānovad cilvēki līdz tam stāvoklim, ka viņi apliecina savu ticību, ka viņi pat varētu teikt, ir spiesti pateikt, ko viņi īsti sagaida. Kas notiks ar viņiem pēc šīs lūgšanas? Draugi, ticībā jābūt no lūdzēja puses, un ticībā jābūt no tā puses, par kuru lūdz. Tāpēc, ka svētījums nāk gan caur ticīgu cilvēku, bet svētījums noteikti nonāks uz cilvēku, kurš pats ir ticīgs. Ja tu pajautās cilvēkam, ko tu sagaidi no šīs lūgšanas? Ko tu dzirdēsi no viņa mutes, tas arī ir viņa ticības mēs, tas ir tas, kam viņš patiesībā tic. Draugi, pajautāsim viens otram. Tad, kad par mums tiek lūgts, vai kad mēs lūdzam, ko tu sagaidi no šīs lūgšanas? Ko tu sagaidi, kas notiks? Tāpēc, ka nav neviena, ne Muņķāna, ne Tībī Džošo, neviena svaidīta vīra šajā pasaulē nav, kurš varētu darboties neticības atmosfērā. Saprotiet, svaidījums plūst tādās vietās, svētais gars spēcīgi darbojas, kur jau atmosfēra ir sataisīta, kur lūgšanas ir lūgtas, kur cilvēki jau ir redzējuši brīnums, kur cilvēkos ir ilgas un slāps pēc šiem brīnumiem, īsāk sakot, kur ir ticības atmosfēra. Jūs saprotat, ja? Svētais gars darbosies saskaņā ar to, ko mēs sagaidām no Dieva. Tas ir vienkārši kā likums jāiemācās. Vienkārši kā likums jāiemācās. Un te ir tas lielais aplausiens, ko es pats konstatēju vakardien. Man Dievs vakardien par šo tēmu spēcīgi uzrunāja. Un es pēkšņi sapratu, ka es varu uzdoties par kādu gara gigantu vai nē. Bet, draugi, ir tā, ka es kā kristietis, teorētiski varu būt kristietis. Un man ir ticība Dievam. Mēs ar to domājam, ka mums ir vispārīga ticība Dievam, ka Dievs ir. Okay? Mēs visi piekritīsim, Dievs ir. Bet tad, kad runa iet par kaut kādām konkrētām lietām mūsu dzīvē, ko mēs vēlētos no Dieva, lai man Dievs dod mašīnu, lai man dod māju, lai man dod vīru, lai man dod darbu, vai vēl kaut ko. Draugi, te mēs varam izmērīt sevi konkrētā veidā un vienkārši varam saprast, vai mums attiecīgajā lietā ir ticība vai nav ticības. Un tur tas lielais aplausiens man bija, kā es iesāku teikt par sevi, ka es konstatēju, ka man ir attīstīta ticība kādās lietās, kādos, teiksim, sadalot dzīvi tādās sfērās, man ir attīstīta ticība uz kaut kādām lietām, un es ticu Dievam spēcīgi šajās lietās. Bet dažās lietās es konstatēju, es neteikšu jums, lai jums nerastos pavisam bēdīgs priekšstats par mani, kāds tur neticīgais priekšā stāv, bet kādās jomās es vienkārši konstatēju, ka man nav attīstīta ticība. Saprotiet, draugi? Un es jau ticētu vispārīgam Dievam, bet dažās lietās es esmu piedzīvējis aplausēju. Saprotiet? Un visbiežāk tā lieta varbūt būs tā, kas tevi skar personīgi. Nu, piemēram, jā, es to varu teikt arī daļai par sevi, bet, piemēram, tev vajag, lai tavs sievietos vīrs būtu glābt. Ja? Tas, ko tu redzi, ir tas, ka tavs vīrs, tavs sieva ir dzērājs, neticīga, varbūt pat netika, lai vēl kaut kas. Nu, vienkārši tu redzi dabīgos apstākļus. Un viss, ko tu spēji teikt šajā sakarā par savu vīru Dievam, ir sūdzēties par viņu. Ja? Vai arī, ja kāds saka, davai palūksim par tavu vīru. Oi, ko tad tas vecais, pretīgs, vai ne?
tajā brīdī atskan neticība. Un tas ir tas līmenis, kurā mēs paliksim, kamēr mūsu sirdīs neatnāks ticība. Un, draugi, ja tas skar jūs laulāto draugu, piemēram, es par sevi to pašu varu pateikt. Es Dievam arī dažreiz esmu sūdzējies par cilvēku, par kuru man vajadzētu būt pateicīgam par savu sievu. Jo, saprotiet, ko es sapratu. Ja es Dievam sūdzos par savu sievu, par savu vīru, par savu brāli, par savu māsu, par savu draugu, par saviem bērniem. Draugi, sūdzības kurnēšana nav tas pats, kas ticība. Jūs man saprotat? Ja es kurnu, es nostiprinu šo cilvēku tajā pozīcijā, kurā viņš ir. Un šajā pasaulē nebūs neviena, kas viņu varēs izraukt no viņa apstākļiem, no viņa demonizētā stāvokļa. Tāpēc, ka tuvākais cilvēks, vīrs, sieva, brālis, māsa, bija tas, kurš nevis ticēja un lūdza, bet tas, kurš kurnē. Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Kurnēšana nav tas pats, kas ticība. Un es vienkārši sevi notveru kādās lietās, nevis ticot Dievam, bet kurnot par tām lietām. Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Es, piemēram, varu būt zirgā. Tur es nezinu par pasaules evanģelizāciju vai vismaz Padomas novada evanģelizāciju. Ticu, manā sirdī ir uguns. Es zinu, ka es esmu uzvarētājs. Es zinu, ka es nāku, lai uzvarētu Madonu Dievam pie kājām un tā tālāk. Un nākamajā brīdī kaut kādās lietās nesākšu uzskaitīt. Es vienkārši esmu absolūti tā kā blikīgs un nabadzīgs. Vienkārši nav ticības. Tu jūti sausumu, tu jūti tukšumu sirdī. Ir jums bijis tā? Es tikai par sevi runāju, vai par jums? Ja? Un tur ir tas paradoks, ka mūsu ticība viņa darbo ir sadalīta tādās tā kā sfērās. Un vienā lietā tu vari būt ļoti ticīgs un paldies Dievam. Dievs tur ir strādājis, tu pats esi pie sevi strādājis. Un nākamā jomā tu esi absolūti, kā jūs teicu, piemēram, kurnošs. Ja? Tad, draugi, mums vienkārši steidzīgi ir jānomaina tā bilde. Jo, redziet, šiem cilvēkiem Jēzus jautāja par tiešo. Viņš jautāja, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Piemēram, ja es lūdzu par savu vīru, par savu sievu, par savu brāli, māsu, radnieku, un ja viss, ko es redzu, ka viņš, piemēram, ir netiklis, ir alkoholiks, ka viņš ir vecs maita, ka viņš ir krāpnieks, ka viņš mani uzmet, ka šis cilvēks nekad nemainīsies, tas tad ir mans mērs. Tas ir tas, ar ko es vēršos pie Dieva, un Dievs nevar neko negatīvu darīt tavā dzīvē, saprotat? Viņš nevar tev iedot vēl vairāk negatīvu lietu, kā Sātans jau šī cilvēka dzīvē izdarīs. Vai kāds man dzird, ko es runāju? Aleluja! Zālē jūtam kustību. Aleluja! Ilmā! Amen! Amen! Ilmāram ir daudzpusīga ticība. Aleluja! Es varu mācīties no viņa. Aleluja! 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 Tātad viņš jautā, vai jums ir ticība šajā jautājumā? Un ko akli atbildēja viņam? Tie viņam atbild. Ticam, kungs! Ātra, spēcīga atbilde, tagad tāds šāviens. Es domāju, ka uz viņu ticību norādīja arī tas, ka arī varbūt viņi sākumā lietoja tās manipulatīvās metodas ar brēkšanu, ar raudāšanu, ar klaigāšanu. Bet ko viņi darīja? Jūs ievērsiet, ja, ka viņi iegāja, ielauzās namā, kur Jēzus iegāja, un brāzās viņam virsū vienkārši. Ir jābūt neatlaidībai. Ja? Šodien Kintī stāstīja par Jānu, ka Jānis pat savā dārzā cilvēkiem neļauj dārza svētkus ar aliņiem mierīgi atzīmēt, mācās virsū ar savu Dievu. Ja? Aleluja! Cilvēki paliekot nokaunējušies, noslēpjot aliņus un aiziet uz otru dārza stūri. Ja? Vienkārši neliek mierā, lien virsū, lien virsū cilvēkiem. Kā jums šķiet? Kas būtu pareizāk? Kas vairāk norādīt mūsu ticību? Ka mēs tā stāvēt aiz logu un teikt, tie riebīgie pagāni, savu alu dzer, vai cik nesen kā pagalmā es dzīvoju. Vai viņi iet pie šiem cilvēkiem un runāt par Dievu? Es domāju, ka uz ticību vairāk norāda otrs varams. Ja? Kāds piekrīt man? Es saprotu, ka ne visiem ir dos tas, kas Jānim. Ja? Mēs visi esam kautrīgi cilvēki, introverti cilvēki. Paldies Dievam, ka Jānis mums parāda, ka varat būt arī savādāk. Aleluja! Bet arī šie aklie bija līdzīgi Jānim, un viņi teica, ticam, kungs! Moment, tā ir teica, aleluja! Lai notiek! Un rakstīts tālāk. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Draugi, šī ir tā centrālā frāze, kas iet cauri visai Bībelē, kurai mēs nevaram apiet, nekādīgi savādāk mēs nevaram ignorēt šo frāzi. Mums ir jāsaprot, draugi, ka mums notiek pēc mūsu ticības mēra, pēc tā, kas ir mūsos. Arī Dievs virzīsies mūsu dzīves lietās tieši pēc tā, kam tu tici. Ja tu pajautātu sev, ko tu sagaidi? Ko tu sagaidi no savas dzīves? Ko tu sagaidi no savas darba vietas? Ko tu sagaidi no sava vīra, savas sievas vai vēl kaut kā tam līdzīgi?
tas, ko tu teiktu, arī ir tava ticība. Jo mums reliģija ir iemācījis, ka ticība ir Bože, un aiziet tāds pats iziet ārā kurnošs, salauzts, nelaimīgs, depresīvs, ļauns, īglis, nīglis un vēl kaut kāds. Jūs saprotat man? Reliģija iemācīja, ka ticība ir kaut kas nereāls, tvaiks kaut kāds, ar ko tu nodarbojies svētdienās. Bet ticība ir tas, ar ko tu dzīvo ikdienas. Ticība ir izmērāma tajā, kā tu sevi, ko tu sagaidi no savas dzīves, īsāk sakot. Vai tu tici, ka Dievs to darīs? Vai tu tici, ka Dievs virzīsies tavā dzīvē? Tas arī viss. Un, zināt, dažreiz es jums gribu tikai pateikt, tad, kad jūs jūtaties slikti, tad, kad jums liekas, ka jums depresija mācas virsū, liekas, tur nav ticības un visādas problēmas un slimības. Draugi, nesāksim, vienkārši izturēsim to spiedienu. Es pateikšu tā. Izturēsim to spiedienu, kas mums dažreiz ir. Visiem mums vairāk vai mazāk tas ir bijis. Jūs mani dzirdat? Spiediens tādā brīžos liekas, ja jau man nav ticības, tad jau es neesmu nekā vērts. Draugi, vienkārši nevis niķosimies, nevis lūpu uzmetīsim, bet sāksim strādāt pie tā, lai ticība šajā jautājumā rastos. Jo mums, protams, kā draudzē ir jānes uz rokām cilvēki, kas ir vāji ticībā. Saprotiet, mēs nenosodam cilvēku, kuriem nav ticības. Bet mums vajadzētu būt draudzē kā ģimenei, kas tomēr māca cilvēkiem sāc ticēt. Nevis kurnēt, nevis vaimanāt, nevis gaudot, bet sāc ticēt. Sāc lasīt Bībeli, sāc lūgt Dievu, sāc kaut ko darīt. Jo mēs varam palikt tādā līmenī un vienkārši ar visiem nopūsties, visiem līdzjūtīgi māt ar galvu un teikt, jā, viss ir slikti. Jā, tavam mazdēlam ir tāda un tāda slimība, jā, tev ir tāda un tāda slimība, jā, ko lai mēs tur darām. Saprotat, draugi? Ja mēs runājam šādās intonācijās, tad ko mums sagaidīt? Dievs nevar izspiesties cauri neticības plīvuram. Viņš nevar neko izdarīt pret mūsu pašu vārdiem un pret to, kas ir mūsu sirdī. Un man personīgi tas dod īpašu brīvību saprotot, ka principā atbildība par brīnumiem manā dzīvē nav uz Dievu. Tā nav uz Dieva. Tā nav Dieva atbildība. Atbildība par brīnumiem un zīmēm manā dzīvē ir uz manīs. Draugi, tā ir mana atbildība. Un es vienmēr par to arī cenšos runāt, ka kamēr cilvēks ir jauns kristietis, Dievs viņu nes uz rokām. Un mums kā draudzē viņi ir jānes uz rokām. Mums ir jālūdz par viņiem. Pāvils saka, kur kāds krīt grēkā un mana sirds nedeg par viņu. Mēs zinām, ka kāds tur sācis āliņu dzert un kaut ko. Mēs saprotam, ka tās ir bērnišķības pazīmes, ka cilvēks tur ir atkritis, kaut kur iekūlies, kaut kādos mēslos. Mums par viņu jālūdz, mums jābūt laipnam pret viņiem, mums ir jāmīl cilvēki. Vai visu var pateikt amēn? Bet tā pašā laikā, tik līdz cilvēks beigs dzert ar saviem aliņiem darboties, mums ir jāsaka, tev ir jātic. Tev ir jāsaka ticēt, tev ir jādara kaut kas, lai tev būtu ticība nākošais stāties pretī šim kādinājumam. Draugi, mēs nevaram vienkārši katru reizi, kad dzīvē nāk vētras, vienkārši kā tādi plaušas atkrist. Jau 3 gadus kristietis, 4 gadus kristietis, 5 gadus kristietis, 10 gadus kristietis, bet vēl ar vienu, kad atnāk tumšā stunda manā dzīvē, es vienkārši esmu panikā, paniski grābstos, kurš par mani lūgs, kur manas tablets stāv un tā tālāk. Tas ir tas, ko māca Bībele, ka Dievs jau neuzliek arī tāds kārdinājums, kas ir pāri par taviem spēkiem. Tu vari savam kaimiņam mierīgi tagad pateikt, tev nebūs tāda problēma, kuras tu nevarētu izturēt. Pasaka savam kaimiņam. Amen. Senos laikos, kad es lasīju grāmatu 4. dimensija, draugi, izlasiet šo grāmatu, mums laikam nav viņas. Mums vajag vērtīgas grāmatas. Paprasim arī Zeltiņam, lai izdod 4. dimensiju. Lai atved 4. dimensiju. Kad es lasīju 4. dimensiju, man pārsteidza frāze. Mana domāšana arī bija iekrutīta tādā veidā, ka likās, ka, Dievs, ko viņš grib, to viņš dara. Ja viņš nedara tā, tad negrib. Kuram ir bijusi tā domāšana? Cik tad var lūgt? Cik tad var tīt, un to mēs saucam par ticību, tad, kad pie pirmajām grūtībām mēs apskaistamies, apgreicinamies, esam tādi sapūtušies. Kā tad tā? Nē, draugi, tas ir tas, ko Bībele saka, ka
Sātans staigā apkārt, rūgdams kā lauva un meklēdams. Ko tas varētu, ko izdarīt? Svetīt vai ko izdarīt? Aprīt. Un kas rakstīts tālāk? Tām stājieties pretī kā? Ar vaimanām un gaudām? Vai kā? Ticībā stājieties pretī. Tātad šī rakstura savukārt nozīmē to, ka mums ir pavēlēts būt gataviem tām stundām mūsu dzīvē, kas nāks noteikti un kurus Sātans inspirēs mūsu dzīvēs. Ja jūsu bērnam, jūsu mazbērnam, jūsu radiniekam ir kaut kāds vīrus, ir kaut kāda slimība, draugi, nevis mēs uzdodam jautājumu zīmes, sūtam uz debesīm, Dievs, kur tu esi, Dievs ir tur, kur viņam jābūt. Bet es gribu tev teikt, ka Dievs reaģē uz ticību. Un tūlīt mēs parunāsim par to, kā ticība rodas. Halleluja. Bet vēl divas frāzes pateikšu par šo, ka, kā jūs teicat, lasot šo grāmatu, es izlasīju frāzi, ko mācītājs Jongi Čo saka, ka brīnumi nenotiek mums cīnoties akli. Dzirdēt? Brīnumi nenotiek klauvējot pie cilvēku uz cietajām sirdīm. Brīnumi nenotiek, kad mēs vienkārši uz labu laimi kaut ko dragājam, kaut ko sakam. Brīnumi notiek tad, kad tie iziet caur mums pašiem, caur mūsu domāšanu, caur mūsu sirdi, kad es vienkārši esmu piepildīts ar pārliecību, ka tas notiks. Brīnumi notiek, izejot caur mums pašiem. Tā ir tā frāze, ko es izlasīju kādreiz. Man likās, brīnumi ir tādi brīnumi, ka es sēžu, skatos televizoru un Dievs man uzgāžas virsū ar saviem brīnumiem. Draugi, tas tā nenotiek. Tas nenotiek tā, ka tu esi dzīvojis, kā pagadās, raudājis spēcīgi, asarām pielējis visu māju, bet brīnumi kā nenotiek, tā nenotiek. Es nesaku, asars ir slikts, asars ir savā vietā. Savā vietā ir jābūt asarām. Bet ja mēs gribam redzēt, kā kaut vai Dāvids savus psalmus vienmēr nobeidz, psalmos viņš ritīgi izplosās tur, viņš tur raud, viņš tur saka, Dievs, es esmu satriekts, un tad viņš brīžiem iedegās dusmās, satriekts manus ienaidnieks, viņš saka, bet ko viņš beigās vienmēr saka psalmos, viņš saka, bet es ticu, ka mans Dievs mani izvedīs, mani pacels, es zinu, tu esi mans klīnskalns, tu esi mans raksts, tu esi mana pestīšanas klīns, un šitā un tā. Tā saka Dāvids, draugi, tās ir vienmēr tās domas, kurām jābūt arī mūsu sirdī. Tā ir ticība, īsāk sakot. Jo svētais gars, es pateikšu to, tīri tā tehniski tev izstāstīšu, kā tas ir. Svētais gars nonāk uz ticību, ok? Svētā gars svētījums ir tā kā tāda atombumba šeit gaisā virs mums, ja? Un šī atombumba taisās eksplodēt tā cilvēka dzīvē, kurš parāda ticību, kurš vienkārši saka, spēr soli. Es atceros, es lasīju tādu vienu sievieti, bija sludinātāja, nenosaukšu viņas vārdu, mazliet bez pievies, bet viņa teica, ka ticība nozīmē, ka tu spēr soli virs bezdibeņā, kad zem tavām kājām ir tikai Dieva vārds. Jūs dzirdat kā? Kad tu rīkojies tā, it kā tev patiešām zem kājām zūd pamats, bet tu rīkojies pamatojoties uz to, ko Dieva vārds saka. Un tā, kad tu tā rīkojies, tad ticība tevi pārnes pāri šim bezdibenim un tu nenolietīs. Tāpēc, ka zem tavām kājām ir stingrs pamats. Un tas ir tas, par ko māca Dieva vārds. Un, kā jūs teicat, atbildība par ticību un par brīnumiem ir uz mums pašiem. Tāpēc izlasīsim romiešiem ātri. 10. nodaļu. Mēs jau zinām, visi Bībelē rūdītie cilvēki. 10. nodaļa, 17. pants, pēdējā raksturvieta. Tūlīt arī beidzam. Aleluja! Romiešiem 10. nodaļa. Varbūt kāds ir grūti draudzē, lai neiemiktu. Izlasīt. Aleluja! Romiešiem 10.17. Kāds izlasīs, piecelsies skaļi. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Āmen! Āmen! Draugi, protams, latviešu tulkojums ir tāds, kāds viņš ir, bet principā doma ir tāda, ka ticība nāk no dzirdēšanas. Dzirdēšana nāk no evaņģēlijas sludināšanas. Tātad, kā rodas ticība mūsu sirdīs? Jādzird Dieva vārds. Okay. Ko es varu pateikt par šo? Tātad, ja atbildība par brīnumiem mūsu dzīvē ir uz mums pašiem, tad mums vienkārši ir vajadzīga ticība. Bībele saka, ka bez ticības Dievam nevar patikt. Pasaka savam kaimiņiem, tu nevar patikt Dievam bez ticības.
pēc šīs te mācības mainīsies kaut kas, teiksim, kaut vai mūsu sarunās vai teiksim, tajā, ko mēs teiksim cilvēkiem? Jā? Okay. Nu, mēs taču varam šo principu lietot. Nevis tāpēc, ka mēs nemīlētu cilvēkus, ka mēs tagad būtu baigi pārgie, baigi tādi sausi, tādi cilvēki. Bet, draugi, mums ir jāstāsta patiesība par to, kas ir rakstīts Bībelē. Un Bībelē rakstīts, ka Dievs darbojas saskaņā ar mūsu ticības mēru. Ka viņš darbosies manā dzīvē pēc tā, ko es viņam teikšu, un kādas robežas es viņam savā dzīvē nospraudīšu. Un robežas es visbiežāk nospraužu, ar ko jūsuprāt, jo mums šķiet, ka manā sirdī tāda varam ticība, bet īstenībā, draugi, mūsu mute mūs nodod. Amen, kāds var pateikt? Tad tas, ko tu runā, patiesībā ir tas, kas ir tavā sirdī. Un tas, kas ir tavā sirdī, arī iezīmē Dieva robežas tavā dzīvē. Un tu nevari vairāk piedzīvot Dievu savā dzīvē kā tas, ko tu saki ar savu muti. Un tāpēc, lai tas, ko mēs sakam ar savu muti, izmainītos, mums ir jārūpēs par to, kas ir mūsu sirdī. Un tikko mēs redzējām rakstos, dzirdējām, ko Jānis izlasīja, tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Tātad kāda jēga ir vispār sludināšanai, draudzē? Tev ir jārodas ticībai. Tev ir jārodas personiskai tavai ticībai, tavā sirdī. Jo tu vari izbraukt uz kāda cita cilvēka lūgšanām, tu vari izbraukt uz kāda cita cilvēka ticību kādu brīdi. Bet vienkārši pienāks brīdis, kad tu vienkārši būsi situācijās, kur tu nevarēsi ne uz viena cita cilvēka ticību paļauties, un tajā brīdī tas būs parādīsies tas, ko tu esi darījis ar savu sirdi. Un ko tu esi darījis ar savu sirdi? Ar ko viņi ir piepildīti? Tas ir atkal tava darīšana, draugs. Jo, es gribu tev izstāstīt, kā jau es teicu, Svētais Gars nonāk uz ticību. Svētā Gara svaidījums tiek atraistīts par cilvēkiem, kuri tic, kuri spēr šo soli virs bezdibēm. Bet tas, ar ko tu nodarbojas ikdienā, ir tas, caur ko Svētais Gars strādās. Draugi, ticība, protams, var būt kā dāvana. Svētais Gars var tev dot ticību brīnumam. Ja, piemēram, Smits Viglzorts nav saprotams, kā cilvēks varēja ticēt Dievam tādā mērā. Jūs zināt stāstus par viņa dzīvi, par viņa kalpošanu. Ir vismaz 14, ja ne vairāk, augšām celšanas gadījumi viņa dzīvē. Īstenībā šis cilvēks darīja to, ko darīja apustuļu darbos. Ja, teiksim, augšām cēlās, Pēters augšām cēla cilvēku. Ja ēna no viņa krita un cilvēku tika dziedināta, tad Smits Viglzorts bija ļoti līdzīgs cilvēks, kura drēbes arī dziedināja, kurš augšām cēla 14 cilvēks. Un es atceros, ka esmu dzirdējis stāstu par viņu, visas iespējamās grāmatas par viņu izlasīt, bet viens stāsts, ko es atkal nesen dzirdēju, vienkārši lika man domāt, ja, kad ir nomiris bērns ģimenē, mazs puisīts, guļ zākā, un cilvēki tādās brīžos dara raud vienkārši, tāpēc, ka nav cerības, nav ticības, nekā nav, un mēs raudam. Un ienāk šis vīrs, kuru uzaicina, droši vien, nezinu kādiem motīviem, bet viņš ienāk un viņš saka, iziet visu ārā. Viņš paņem mirušo puiku, izceļ no zārka, ieliek kaktā, atsēdina ar muguru pret sienu mirušu bērnu un saka, nāve Jēzus vārdā, es tev pavēlu atstāt šo bērnu. Un, ziniet, un bērns atdzīvojas un sāk dzīvot, sāk elpot, sāk staigāt, piecīs kājās un ir dzīvs un vesels. Lūk, tā ir ticība. Bet es tā pašā laikā domāju, ka tā bija pārdabiska ticība, ka iespējams, ka ne katram no mums būs tāds līmenis aizsniedzams, draugi, bet noteikti šādi piemēri iedvesmo. Vai kāds var pateikt amen? Tas nozīmē, ka atbildība par to, kas ir mums sirdī, vai mēs raudāsim, vai mēs celsim miroņus augšā, tomēr ir uz mums. Un šis ir neierobežots, tā teikt, tilpums, kuru mēs varam piepildīt ar savu nodošanos Dievam, kad mēs lūdzam Dievu, un tā formula ir tāda, draugs, ka Dievs nestrādās tavā dzīvē vairāk, kā ir tavā sirdī. Īsāk sakot, ja tu ikdienā lasi Bībeli, lūdz Dievu, tevī krājas materiāls. Pasaka savam kaimiņam un pajautā viņam, vai tu esi sācis lasīt Bībeli? Tātad, ja tu lasi Bībeli, kas notiek, ja tu ikdienas lasi, piemēram, 2 nodaļas dienā? Kāds lasa 2 nodaļas dienā, vismaz ir tāda cilvēka, kāds pats ir nekrocīgs. Tātad jums ir visas, teiksim, pamats
sagaidīt, ka jūsu sirdī būs ticība. Tāpēc, ka es izstāstu jums ātri šo te formulu. Formula ir tā, ka no tevis ir atkarīgs, vai tu paņemsi Bībeli. Draugi, es atzīšos godīgi. Un dažreiz ir kaut kāda tur pasaulē gāvīts, kaut kāda reklāmas avīze tur mētājās mājās. Un dažreiz, kad es ceļos agri no rīta, dažreiz, kad es esmu bijis zem spiediena iepriekšējā dienā, dažreiz, kad es ceļos, man pilnīgi šarmot skrien no domas, ka man jālasa Bībeli. Kāds negrīgs cilvēks. Dažreiz rokas sliedzās tā palasīt kādu dvēseliski informāciju, kaut kādu avīzīt, kaut ko sagramot tādu vieglāku. Bet, draugi, tad, kad es izvēlos lasīt Bībeli, es to daru apzināti, es to daru dienu no dienas, es to daru dažreiz rutīnā, dažreiz vārds uz mani runā, dažreiz viņš uz mani nerunā, dažreiz Satans nāk un saka, ko tu te burēs, ej gulēt. Bet tas, ko es daru, es bruģēju ceļu svētiem garam. Tāpēc, ka Bībeli, kur es lasu no rītiem, ir logos, tas ir vispārīgais Dieva vārds, ko es ieguldu savā sirdī. Es noguldu sevī potenciāli, kas uzreiz neatnes man ticību, bet kas ir kā noguldījums, kā depozīts, kuru var reiz Dievs lietot. Saprotiet mani? Ja tu nelasīsi Bībeli ikdienas, svētiem garam īsāk sakot, nebūs materiāli, ar kuru strādāt. Vai kāds no jums esat piedzīvojuši šādu situāciju? Jūs dzīvojat savu ikdienas dzīvi, lasat Bībeli, liekas, nekas nemainās un nekas īpaši nemainīsies. Un pēkšņi vienā dienā ir kaut kāda situācija. Vai jūs mani dzirdat? Ir kaut kāda situācija, ir krīze, ir spiediens, ir kaut kāds moments, kura brīdī, nākamajā brīdī tevī iekšā skaidri atskan Dieva vārds, kurš citē kaut ko no tā, ko tu esi lasījis iepriekšējā nedēļā. Vai kāds ir piedzīvojis kaut ko līdzīgu? Esat piedzīvojis? Tas ir rema. To sauc par remu. Tas ir ticības vārds, kuru Dievs atzīmē tavā sirdī, lai tava ticība varētu sākt darboties. Ja tu nesaproti, par ko es runāju, ievēro šo vienu secību. Lasi Bībeli, un vajadzības brīdī, ja tu būsi pietiekami lasījis Bībeli un lūdzu Dievu, tavā sirdī radīsies nepieciešamā ticība. Un tā ir labā vēsts katram no jums, draugi. Bet, lai tā ticība rastos, mums ir jāturpina pārlikt vārdā, tāpēc, ka ticība nāk no dzirdēšanas. Un šis ir tas lielais izaicinājums, draugi, visiem mums, jo mums gribās tikai vairāk efektus. Mums gribās, it sevišķi jauniem kristiešiem, varbūt mums gribās 3 encounters, kas, protams, pats par sevi nav nekas slikts, draugi. Jums vajag encounters, arī atkārtot. Bet tas, kas ir jādara pēc encounter, jau ir jūsu darīšana. Tā jau ir jūsu daļa. Tāpēc, ka neviens nedzīvos dzīvi jūsu vietā. Tāpēc, ka neviens nelasīs Bībeli jūsu vietā. Tāpēc, ka cīņas sāksies pēc encountera. Cīņas sāksies tad, kad Satans nāks un ģirgs tev sejā. Kad Goliāts nāks un draudēs tev, tad vienkārši tev ir jābūt iekšēji sagatavotam. Draugi, man ir bijušas, pastāstīšu pavisam atklāt, ka man ir bijušas bailes sirdī. Man ir bijušas bailes no tā, ka bērns saslims. Kas tur vēl naudas nepietiks, ģimene izjūgs, vēl kaut kādas muļķības, viss tas, ar ko Satans nodarbojas. Jūs zināt, ar ko viņš nodarbojas? Ar meliem un ar bailēm. Un man ir bijuši stāvokļi, man ir bijuši periodi dzīvē, ka es vienkārši jūtu bailes. Un tad, kad, vai jūs zināt, par ko es runāju? Tad, kad tāda trauksmes sajūta iekšēnē. Kā tikas slikts nenotiek. Tas ir uz sliktu. Tas ir, un kāds, tu zvani uz mājām, piemēram, vīram, sievai, bērnam, un neatbild telefons ir izslēgts. Un kas pirmā doma, kas tev nāk prātā? Kaut kas slikts ir noticis. Un tavu sirdi jau piepilda tāda dedzinoša sajūta. Jā, droši vien ugunsgrēks. Mazais droši vien sadedz sev. Kāpēc visi nezvana? Droši vien avārija. Mēs taču tik daudz dzirdam par avārijām pēdējos laikos, vai ne? Ir tā, vai ne? Tradicionālā domāšana, ka tu iekšēji esi gatavs vissliktākajam variantam. Ir tā, vai ne? Kad tu domā par savu ģimeni, tev liekas, viss iet uz galvu. Vai ne? Ir bijusi jums tā? Un vēl pie spiediena. Satans saka, kliedz viņam sejā, es šķiršos no tevis meitām. Ir bijis tā, vai ne? Vai ne? Ir bijis tā, kāds atpazīst, ne? Ok? Draugi, tas ir Sātans, kurš manipulē ar jūtām. Vai ne? Ok? Viņi meklē Raimu datorā. Aleluja, tas ir Sātans, kas manipulē ar jūtām, lai radītu šo slikto priekšnojautu. Kas, draugi, ir šī sliktā priekšnojauta? Tā ir Sātana sēkla. Tā ir neticība, tas ir tas spiediens, kas mums visiem ir. Bet reiz es dzirdēju, kā apostols mums Jānis atkal viņu citēja. Tikai tāpēc citēja, ka bieži vien cilvēki apstiprina to, ko tu jau pats esi piedzīvojis. Viņš vienreiz stāstīja, ka viņam esot bijuši
ilgi dzīvē esot bijuši bailes daudzos jautājumos. Jūs zināt, kas ir bailes. Vienkārši tu jūti, ka droši vien, ka ar mani notiks sliktākais. Tavā galvā iesāpās, un tu uzreiz jautā savam vīram sev, vai tas nav vēzis? Es jūtu jau, kaut kas spiež jau uz mani. Un tad, kad darbā priekšnieks tev tā paskatās, tev nākamā doma ir, noteikti man atlaidīs nākošajā nedēļā. Vai ne? Apgrozījums krītās, klienti mazāk, mani atlaidīs noteikti. Kas tas ir? Tās ir bailes, un tie ir sātana ieroči. Tas ir sātana manipulācijas. Un atceros, ka apostols man teica, ka viņam esot bijuši daudz bailes dzīvē. Viņš vienkārši esot bijis iekšēji salauzts cilvēks. Bet, par to neatceros to visu to ceļu, ko viņš tur apstāstīja, bet viņš saka, un vienu dienu, viņš saka, krieviski, jā, viņš saka, un vienu dienu es pēkšņi sapratu, daudzās lietās, viņš vienkārši nostājās un lūkšanā sapratu, ka viņš saka, jā, pierēbā jālsa. Vienkārši es beidzu baidīties. Es biju izdzīvojis to, pārdzīvojis to, un vietā viņam bija atnākuši ticība. Draugi, un tas ir tas stāvoklis, pēc kā Dievs aicina mums tiekties. Jo kamēr mūsos ir bailes, mums notiek pēc mūsu bailēm, draugi. Nekādīgi savādāk nevar notikt. Un tāpēc mūsu dzīvē ir negatīvas lietas. Viņas ir lielā mērā pateicoties bailēm, kuras mēs esam turējuši savā sirdī un atražojuši ar savu muti, draugi. Jo principā mūsu dzīves robežas šobrīd ir tādas, kādas viņas ir. Ne jau Dieva dēļ. Ne jau tāpēc, ka Dievs būtu liecis tev kaut kādu labumu. Bībelē, kas ir rakstīts? Dievs neliec nekādu labumu kam? Tiem, kas viņu bīstas. Tad Bībelē rakstīts, ka Dievs neliec tev nekādu labumu. Satans saka, ka Dievs tev ir apčakarējis, tev esi piemānīts, tev ir maz, tev nekā nav. Un, jā, spiediens ir, draugi. Spiediens ir bieži vien. Bet tā ir tā tava daļa, izturēt, iet uz priekšu, piedzīvot Dievu, beigt baidīties un vienkārši kļūt ticīgiem. Un tas ir tas, ko es tev novēlu, ko tu vari sevi uzcelt, ko tu vari sevi izveidot, vienkārši caur šo kristieša disciplīnu, ka tu lūdz Dievu, ka tu lasi Bībeli, protams, dari to ar ticību, nedari to vienkārši darīšanas pēc, bet ja tu lūgsi Dievu, un ja tu lasīsi Bībeli, un ja tu klausīsies sprediķus, tu lasīsi attiecīgas grāmatas, ja tu iedvesmosies kaut no šādiem stāstiem, kā es stāstīju par Smitu Vigilzotu, tevī noteikti izaugst nepieciešamā ticība, un tu varēsi skatīties acīs visiem apstākļiem, un tu vienkārši varēsi ņirt sejā vēlnam, tu varēsi teikt, Golijāt, es tev galvu nocirtīšu, es tevi izbarošu putniem, Jēzus vārdā, jūs varēsiet runāt uz visiem apstākļiem savā dzīvē, bet tas ir stāvoklis, kas nav vienā dienā sasniedzams, draugi. Bet tas noteikti ir sasniedzams neatlaidīgiem cilvēkiem, kas grib ticēt. Vai jūs esat šeit? Amen. Vai ko jūs vēlaties? Jūs gribat baidīties vai jūs gribat ticēt? Ticēt. Amen. Tad ko tu darīsi pirmdienas rītā? Ticēšu. Ok, kā tev atnāks tā ticība? Lasīšu Bībeli. Amen. Un te tas vēlreiz atgādināšu tikai to, ka tu vari nejust izmaiņas sevi, ka tu lasi Bībeli, tādā autopilotā jau 3. nedēļu lasu Bībeli, nekas vēl nav mainījies. Draugi, tas nenotiek tā, tev ir jāpiebaro sevi daudz vairāk, nekā savas dzīves laikā tu esi sevi piebarojis ar bailēm. Kāds var pateikt, ne? Jo mēs esam sevi nepārtraukti barojuši ar bailēm, barojuši ar tādām lietām, kas vienkārši ir atnesuši iznīcību mūsu dzīvi. Un ja es paskatos uz sevi godīgi, es pateikšu jums godīgi, man ir žēl par daudziem zaudētiem gadiem savā dzīvē, kurus es vai nodzīvojis kā grēcinieks, vai nodzīvojis kaut kādā, es nezinu, kaut kādā reliģiozā domāšanā, vai nodzīvojis bailēs, vai nodzīvojis vēl kaut kādā stāvoklī, tāpēc, ka ir žēl to gadu, bet jums, draugi, es zinu, ka jums ir daudz labāka pozīcija. Jūs esat iesākuši, es teikšu, vismaz tā, normālām draudzēm, pie normāla svaidījuma daudzuma, pie normāla vārda daudzuma, un jums ir visa iespēja būt dzīvē uzvarētāji. Amen. Amen. Vai tu var pateikt savu amen? Amen. Atceries šīs dažas vienkāršās lietas, ar kurām tev jānodarbojas no pirmdienas rīta līdz svētdienas rītam, ar kurām tev jānodarbojas katru dienu. Un tad, kad tu iznāks priekšā liecināt, tu vienkārši liecinās par savu ticību. Tu stāstīsi, ko tava ticība ir devusi, kā Dievs ir darbojies tavā dzīvē. Tāpēc, turpmāk, ja mēs redzam cilvēkus, kas ir vāji ticībā, kas ir nespēcīgi, kas ir egocentriski, kas pēta katru savu mazāko sāpību, vai šodien iezāpēs aiz aus, vai pakrūtē spiež. Draugi, mēs varam dažreiz akceptēt tādu stāvokli, kamēr cilvēks ir jauns kristietis. Mēs neko nesakam, mēs saprotam, ka ir jāiet uz priekšu, jāauga ticībā. Bet, draugi, ja cilvēks jau ir
teiksim tā, mēnešiem, varbūt jau gadiem kristietis, un ja viņš turpina slimīgi koncentrēties saviem simptomiem, ja viņš panikā turpina runāt, draugi, es esmu dzirdējis cilvēku, kurš gadiem nemainās, tikai vienu iemeslu dēļ, sieviete, kur sūdzās par savu vīru, katru reizi, kad es viņu dzirdu, viņa sūdzās, cik viņas vecis ir slikts, kāds viņš māja, viņš nestrādā, viņš alkoholiks, viņš datorā tikai sēž, viņš tāds un šitāds, viņš tāds un šitāds. Draugi, es varu to noklausīties. Es saprotu, ka mans pienākums, ja, tā kā liek cilvēkos klausīties, ja, bet no otras puses tā ir pilnīga laika izšķiešana. Tas ir pat tukšo absolūti. Jo, ja tu savu veci, teikšu tā, vai, piedodiet par sevi, tā neteiksim tā, savu mīļoto, redzi vienkārši kā problēmu kamolu, tad tas, ko tu redzi, tas arī piepildās tavā dzīvē. Tas arī viss. Mums ir vienkārši vajadzīga ticība. Mums ir jālaužās caur tam negatīvismam, jāierauga tavs vīrs, tavs sieva, tavi apstākļi, brīvi, svētīti, gaismā, kopā. Vai ne, Valentīna? Tumšā uzvalkā, ja? Tumšā uzvalkā pirmajā rindā? Andri drūst ar mums? Vai ne? Jā. Halleluja. Amen. Redzat, viņai ir vīzija par savu vīru. Kaut kā dabiskais fons ir tāds, ka varētu, mēs zinām, ko varētu, ne? Lietot miesības līdzekļus. Vai ne? Vai ne? Bet tev ir tas izaicinājums mums visiem.